neko nevajag. Var viņu uzšaut, ja baigi vajag. Viņš pats, nu tie, kas nāk no Eiropas jau gatavie, ja, nu tur neko nevajag. Viņiem ir tās piedevas, ka viņš pilnīgi šitā turās. Šim nav nekādas piedevas, bet arī, ja. Pliks kā? Jā. Bet tu grāmatu nelikā? Nu, viņš jau gatavā masas, tur jau ir. Ko es tur? Es zinu, ka viņa dažādas frakcijas arī ir. Nu jā, bet nu, mūrēšanai tad mājas granto vienu piešauju lāpstu, rupjāk un viss. Jo tā, kad akmeņus mūrē, tad vajag 1:5, 1:6. Tas ir ķieģeļam 1:3 tikai. Tas ir divas dažādas lietas. Bet vecos laikos jau var bija tādi jauki ķieģeļas laukakmeņu mūri. Nu jā, ķieģelis, jāatcerās, ka vecos laikos tas nabaga ķieģelis maksāja šausmīgu naudu. Jā. Un meistars bija labs meistars, ja viņš varēja pie mūrēšanas pateikt tik un tik ķieģeļi, cik tur drīkstēja 30 vai 10 tikai palika pāri. Tas jau arī process. Vēl kā apvilksies, tad mēs viņu varēsim. Nu, piemēram, tur ir kaut kāda nozīme, cik tur biezi to kārtu uzliek. Nu, normāli ir ne mazāk pa centimetru, ne vairāk pa 2. Tas optimālākais, tamdēļ visā pasaulē ir 2 centimetri. Bet, ko, nu, piemēram, mēs jau tur runājām pārsvarā, piemēram, lūk, par šitādu sesiem, tieši tā kā tev tī. Tur ir ķieģelis jāliek. Tur jāliek šitādā vietā, te jau tā, kad pieliks, tur būs 3,5. Skaidrs. Domā, senos laikos kāds tur skatījās? Es esmu galdnieks, es nezinu. Nē, uz to mazo platību tas šitā nespēlē. Jo tas neies, nu, ja viņš ir drausmīgi grupeni, paņemt, ja drausmīgi grupeni, tad jābūt. Bet kad to otro kārtu var aizliek klāt, nākošos 2 centimetrus. Vai vajag? Vai vajag? Vai tev vispār vajag? Izstrādāt un uzreiz gatavā. Nu, miers. Vienā kārtā? Jā, vienā kārtā. Es domāju, Tā kā mašīna, tie arī vienā kārtā mauc. Visi mauc vienā kārtā. Tu jau šito arī ar mašīnu var uzšaut. Nu, paņem to PFT mašīnu. Dievs kārtas, tas ir padāts. Tas ir, jā, nu tu vari taisīt, ka tu pats taisi to apmetumu pirmā kārtā ar ļoti rupju, un pēc tam to nobeigumu kārtiņu, finišu kārtiņu, skaisto saucamo. 0. Jā, tur ir tā frakcija no kaut kādas, nu, no 0 līdz 1. Nu. Bet tur jau rukums ir tā biezēja kārta. Kaļķim nav. Nē, nav. Kaļķim vispār nav rukums. 2 sienas pamocīs. Rukums ir ģipsi. Jā, ģipsi varam iegūt, paņem ģipšakmeni 160 grādu. Ģipsi tikai vajag. Lai mēs viņu dabūtu. Jā. Reku, mēs to frakciju varam redzēt. Nu, viņš pēc tam ir mitrinājis un kā var redzēt, kā ir rīvēts. Bet, nu, reku ir vēl lielie akmeņi. Nu, lai viņi ir. Tad, kad tu viņu esi savilcis, jo tev tas dēlis ir, ja? Dēlis, var jau šito. Nekāda problēma. Tas ir šitāds triks kā pātrovat. Nu, kad ir ceļš, kad ailes agrāk bija jātaisa un nams jānobūs. Tad es jauns muļķis mūžīgi gaidīju, lai pievalkās vēl nes. Atnāc vec esi parādīja man. Šitas stūrs ir izstrāpājis. Vārdā Valters.
Un tur vajag iegāt pigmentu klāt. Vai? Pigmentu arī klāt. Var, vajag, bet, nu, tad ir ar pigmentiem jābūt tā, ka precīzi masa, tāda atsvērta jau, un precīzi pigmentu daudzums tieši uz to daļu, precīzi ūdens daudzums. Jāsamaina ideāli, jāsamaisa, ja? Savādāk būs puķēns viss. Nē, otrais ir nav iespējams. Mums viens tāds materiāls vispārējais, tas ir vienīgais pasaulē, kurš nemaina. Viņš viendabīgs tornis vienam materiālam, bet, nu, tas tā. Teiksim, jautājums, kā ir labi mūris apmests, kā ir akmeni apmests, šeit ir akmens arī apmests. Tāpatās. Tas pats, ja? Tāpatās. Jā, nu, vienīgi tur viens mazāk pīps, to ja? ūdeni, vai? Vairāk ūdeni. Vai mazāk? Mazāk. Pakšā tāpat. Jā. Tev ķieģels, te pilnīgi sūciņi visu. Plus 5. Rikultams. Viņš vienkārši, tas atcerieties, ka kaļķis, tas nav veikala kaut kāds, kas žūs. Ja? Viņš ķīmiski strādā, nu, karbonizējā. Molekulas uzstāvs. Jā, nu tur viss ir notiek apakaļ tas process. Cik ilgi viņš izžūst? 28 dienās apakaļ paliek pa kaļķakmeni. Viņš tev varbūt jau nākamā dienā it kā savs tev liekas, ja? Jā, ciets. Ciets ir diennakti, Jā, diennakti. Jau pēc vairākām stundām jau Bet tā, varēs pataustīt. Respektīvi, nākošo operāciju tipa krāsot pēc mēneša. 28 dienas. Nu, mēneši. Nu, it kā tā saka, bet es esmu aizvērs acis un tas nedēļas jau krivks. Jo, protams, ja tu veikalu krāsu no augstu virsmu, būs milzīgs ziet. Jo, ja tu gribi vienkārši, lai mājai apmetums nonāk nostums šitāds te, nokrāso ar veikalu krāsu, viņš tev pats viss nolaidos nost. Tu vari ar minerālu krāsu, tādu krāsu, kurai ūdens laika koeficients būs 0,01. Viņai jābūt ne augstā. Ja? Tas ir, kāds krāsas koeficients. Viņi arī tās krāsas iet iekšā un arī kopā karbonizē virsmā. Nekas tur tāds sevišķi nav. Kā viņš sadzīvo ar silikātu krāsu? Silikātu ideāli sadzīvo. Vienīgi silikātu krāsas, ka jāskatās cik silikātu. Jā. Nevis tā kā es teicu, zīlonis saka, ka viņiem ir silikāta krāsa tīra, vējoņu šķūnu nokrāsojot tādu krāsu. Un tur ir 3% tikai. Zini, vējoņu šķūni tur. Pie tā tilta, ja? Nu jā, tur pie tilta, jā. Tur, kur dārznieks bija izpļāvis ugunskrustu, jā. Un krieviem tur uzsprāga smadzenes, protams, jā. Brauc par to. Viņi jau nezina, kas ir ugunskrusts un kas ir vaļs, nu. Ai, pietiek. Kas ir?